Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. If you be the cash, I'll be the rubber band. You be the match, I won't be a fuse. Boom, painter, baby, you could be the muse. I'm the reporter, baby, you could be the news. Cause you're the cigarette, and I'm the smoker. We raise the bet, cause you're the joker. Tripped up, you are the chalk. And I could be the blackboard, you can be the top. And I can be the one. What you've been waiting for. Yo, check. Yo, we keep it cutthroat, choking on the gun smoke. 6-shot revolver, Russian roulette. Certified pros, man, we both with some vets. Give my respect when I walk in the room. Flavor Dance no Rīgas. Nu, re, nodejojuši esat. Tad parunāsimies. Vai? Nu, tā. Šī, starp citu, ir viena laikam no retajiem dejotājiem, kuri uzreiz var runāt. Jā, es nesaprotu vienu, kāpēc ir tā, ka principā lielākā daļa hip-hop dejotāju, kas šeit uz šīs skatuves ir bijuši, dejo pie vairākām tām dziesmām, tā ka, ka tās dziesmas ir samiksētas. Kāpēc tā? Kāpēc nevar nodejot pie viena konkrēta gabala, bet kāpēc ir jāsagreiza vairāki? Nu, mēs cenšamies šo pataisīt raibāk, lai skatītājām būtu interesantāk skatīties un lai viņi vienkārši varētu baudīt priekšnesumu. No, skaidrs. Un kāpēc ar baltām kedām? Balts keds ir tāpēc, ka baltā krāsa izceļ vairāk soļus, un tā kā veids soļus, tad viņas vairāk pamana. Un cik ilgi jūs jau dejojat? Gads pusotrs. Un ar baltām kedām? Gads pusotrs. Skaidrs. Agri, lūdzu, tavs viedoklis par deju un baltajām kedām. No tām baltām kedām ir tā, ka ļoti labi pamana soļus un pamana plusus un pamana arī mīnus. Tāpēc dzirnās visi dejo ar melnām kedām, ja? Jā, lai neviens neko neredz. Bet, ja tā... Kā tur ir, Agri, ko? Ja tā godīgi, tad es vispār soļi pats pēdējais, uz ko es skatos. Man pirmkārtām interesē, lai cilvēks to, ko viņš dara uz skatos, lai viņš dara ar iedvesmu, ar dvēseli, sirdi. Un man liekas, ka tā mūzika šoreiz spridzināja vairāk nekā jūs. Un, kas attiecās uz šo te nemitīgo mūziku maiņu, tad mēs esam galā tomēr klipu pasaulē dzīvojam, ja, un tā tas daina ir, kad visu laiku mainās, bet es vienkārši, es visu laiku gaidu no jauniem cilvēkiem, no hip-hopa, no viss, es gaidu beidzot kaut ko jaunu, un es neko jaunu kā mūzikas ilustrāciju, diemžēl, neredzu. Vēl aizvien es neredzu, un arī jāsaka, dažiem jūsu cilvēkiem jāsaka, panika no sejas nepazud visu priekšnesumu laikā. Tas ir, teiksim, panika par to, vai sanāk pareizi tie soļi, bet tas jau nav svarīgi, ja jūs redzētu, tie divi puiši redzētu šīs 4 meitenes, un tās 4 meitenes redzētu tos puišus kaut kur pa to starpu, un kaut kur starp jums pazibētu vismaz simpātijas, ja ne mīlestība, tad es noteikti ielikt zvaigzni, bet neko tāds neredzēju.
Gribiet kaut ko Agrim teikt? Nu, ir tā, protams, ka mēs esam draugi, un mēs visi savā starpā esam ļoti labi draugi. Un, kad mēs dejojam, mēs cenšamies pievērst dejošanai uzmanību, nevis draugiem. Bet jūs esat kopā uz skatuves. Jūs esat visi kopā uz skatuves, un jums, principā, ir iespēja radīt tādu sajūtu, ka mēs visi vēlētos šeit zālē piecelties kājās un iet kopā ar jums dejot. Ja? Aizraujiet mūs, izdariet tā, lai es gribētu būt jūsu bariņā tāds trešais džeks. Bet kaut kā, Nini. Paldies, Agri. Jāna, lūdzu, tavs viedoklis. Laikam būšu īsa šoreiz, jo atklāt sakot, man garlaikoja šis priekšnesums. Neskatoties uz to, ka jūs īstenībā tīri simpātiski laikam nodejojāt, ja, ka jūs esat forši jaunieši, kuri nodarbojās ar dancošanu un tā. Nekā personīgi, bet, es skatījos jau, un kas man patika, tas pēdējais, tas fināla lēcieniņš, ja, tā simpātiski. Paldies, Jāna. Jāna, lūdzu, tavs viedoklis. Jā, man arī, atklāt sakot, trūka ļoti daudz un, asums droši vien kustībās. Tas ir tas, kas ir, manuprāt, vajadzīgs šādam stilam. Tās klasiskās līnijas, kad veidojās, tās nebija, sinhrona kustība nebija. Un it kā štruns par to visu, ja būtu kaut kāda tāda lielāka lieta, enerģija vai kaut kāds message, bet es paspēju padomāt par kotletēm un par sievas mātes taisītiem sacepumiem, un man liekas, tā nav pārāk laba zīme. Jūs izskatāties ļoti simpātiski jaunieši, bet šoreiz jūs kaut kā pilnīgi neuzrunājāt, diemžēl. Paldies, Jāni. Agri, 10 sekundes zvaigznei. Visu, ko mēs teicām, vēlreiz paskatieties, varbūt tās kaut kādā video atkārtojumā, un tiešām visu labu vēlot. Arī jūs izvēlaties speciālisti. Jāna, tavas 10 sekundes zvaigznei. Es savukārt uzskatu, ka neviens cilvēks, kurš ir uzkāpis uz šīs skatuves, nav pelnījis aiziet, nesaņemot vismaz vienu zvaigzni. Paldies, Jāna, tev par to. Jāni, lūdzu, tavas 10 sekundes zvaigznei. Jā, bet otru zvaigzni jūs, diemžēl, neesat nopelnījuši. Nedošu. Re. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņi.